Šērosim. Jā, labvakar, dārgie brāļi. Mēs sākam ar lielu nokavēšanos, jo mums tehniskas grūtības un arī brālis Jānis Kapucīns ir vēl svētajā misē. Mēs viņu tā kā gaidījām, lai mums būtu otra tā kamera, bet mēs nespējam, nemākam, kaut kas mums nav labi. Mēs nevaram pieslēgt, piedodiet, WhatsApp zvanus, ja? Un es tur neko nevaru. Nošērosim. Jā, mēs nošērosim, tāpēc būs tikai šī tiešraide. Tie, kas nav no mīļiem brāļiem franciskāņiem paspējuši apsveikt, apsveiciet mūsu mīļo Māru Zaķi, franciskāņu 3. ordeņa atjaunotāju Latvijā. Šodien viņai ir vārda diena. Šodien ir Māras un Mārītes sveicieni. Ja? Māras zemē, Marijas zemē, viss tas ir pavasaris nāk. Un ir pasludināšanas diena jaunavai Marijai, pareizi, arī baznīcas svētki. Tātad ir precīzi 9 mēneši pirms jaunā Marija dzemdēs Jēzu, vai ne? Ir tas brīdis, kad ieņem. Tā, ļoti skaista diena. Es šodien nobeigšu stāstījumu par Franciskas ziediņiem. Mums bija 3 daļas, izstāstīšu tikai beigas, kas mums vēl bija palikušas. Mēs tikām līdz 33. nodaļai. Un laikam bija arī vērtīgi iziet cauri tai grāmatai, jūs kaut kādu guvāt tādu vispārīgu priekšstatu par to. Es ceru pamudinājumu lasīt un pašķirstīt. Kala raksti šogad augustā sola izdot vēlreiz šo mazo grāmatiņu ar citu ievadu priekšvārdu un varbūt citā nedaudz izskatā. Te tas uzsvers bija uz brīnišķīgo tulkotāju Valdu Bisenieku, ja? Te varbūt kaut kādu citu uzsvaru, tādu uzsvaru, ka ir Franciska vai ne, jubilejas gads un ka ir liela interese šogad par Svēto Asīs Francisku visur pasaulē, biju Itālijā, arī tur, visur, ja? Un tad mēs varbūt arī to ziediņus vēlreiz varētu izdot un lasīt. Tad tulkojums ir brīnišķīgs. Paldies Valdim Biseniekam. Tā, tas ir tas. Es vēlreiz atgādinu tiem, kas varbūt pagājušais nebija un interesējās par franciskāņiem. Brīnišķīgs ievads vēsturē, harizmā, saistībā ar Latviju, dažādās latviešu organizācijās, ordeņos. Ja? Ir Katoļu baznīcas vēstneša šī gada februāra numuris, pareizi, februāris, ja? Tagad ir marts, bet šis ir februāris. Te ir intervijas, visāda informācija, arī iztulkoti teksti, paši Franciska teksti, ja, kas grāmatiņā vēl nav, bet cerams, ka šogad būs. Tādam cilvēkam, kurš grib vienā vakarā iepazīties ar pašu svarīgāko, ja arī intervija ar brāli Jāni šeit ir, ja, un ar mūsu brāļiem Jelgavas baznīcām diecēzēm. Ne, Jēkabpils, mūsu brāļiem no Jēkabpils. Ļoti labi, ja vienā vai 2 vakaros var iepazīties un tad no turienes saprast, kur es iešu tālāk. Te ir arī rekomendācija par tālāk lasāmām grāmatām. Ja? Tad tas ir tas, pēdējo reizi šo reklamēju. Nākamā reklāma, mēs jau te smējamies, man nemaksā par šo, es to brīvprātīgi. Es reklamēju jums, patu nopirku Kala raksti izdoto jauno grāmatu, autors Džons Bergsma, Bībeles pamati katoļiem. Jauns ieskats pestīšanas vēsturē, kuru ir iztulkojis no angļu valodas priesteris un profesors Jānis Priede, pats pēc savas iniciatīvas un Kala raksti izdevuši. Brīnišķīga grāmata, parādīšu vēlreiz. Es nopirku Kala raksti veikaliņā, pasūtot cauri tīmekli. Man atveda 2. dienā mājā. Grāmata ir tāda, nav šausmīgi bieza un ar zīmējumiem. Ļoti laba grāmata ar zīmējumiem un ar pielikumiem un ar tādiem vadošiem norādījumiem, kā, ja jūs tālāk stāstat kaut ko, kas ir šajā grāmatā skolēniem vai studentiem, tad kā jūs to varat darīt, tad ar papildus literatūru. Ļoti vērtīga grāmata, man ļoti patika. Es neesmu izlasījusi līdz beigām, es varbūt tikšu līdz beigām, tad vairāk pastāstīšu. Ja? Bet vispirms īsumā, kas ir Džons Bergsma? Varbūt ne visi zina, bet ja jūs YouTube kanālā ierakstīsiet John Bergsma, angliski to vārdu tāpat raksta, jūs atradīsiet daudzas interesantas intervijas ar šo cilvēku. Viņa sagatavotas tādas īsas lekcijas, kas ir tātad īstenībā pamatā veltītas tām, lai pārliecinātu protestantiskos kristiešus pāriet katolicismā.
Viņam ir vesela sērija, kur viņš stāsta, teiksim, nosaukums ir tāds 7 panti, kurus jāzina visiem katoļiem, ja jūs diskutējat ar kādu baptistu vai kādu luterāni, ja, un viņš uzskata, ka katoļi ir nebibliski. Ja, tad, lūk, kurā vietā jums ir jāatver, kas jums ir jānolasa, un tad no turienes jums raisīsies tā saruna. Ja. Bergsmas stāsts ir ļoti skaists un pamācošs, viņš arī kā cilvēks ir ļoti simpātisks. Ja, paskatieties kādu viņu bildi vai paklausieties interviju, viņš ir ļoti simpātisks arī kā cilvēks. Viņš bija kalvinists jeb reformāts, piederīgs amerikāņu reformātu baznīcai un studēja svētos rakstus un baznīcas vēsturi. Viņš studējis arī senās valodas, viņš studējis to arheoloģijas daļu, es nemācīšu izteikt, ja, tātad seno manuskriptu daļu un visu šo. Un viņš konvertējās katolicismā, jo tad dziļi caur savām studijām iedziļinājās baznīcas vēsturē un tekstu interpretācijām. Un tad vēlāko dzīves daļu viņš ir, tā teikt, var sacīt, skaidrojis cilvēkiem savu soli un mudinājis iet šo ceļu. Viņš ir viens no šobrīd dzīvajiem lielajiem katolicisma apoloģētiem Amerikas Savienotajās valstīs. Līdzīgs arī viņa draugs, viņa labs paziņa, un arī cilvēks, kurš ir uzrakstījis ievadu šai grāmatai, ir Skots Hāns, kuru jūs varbūt pazīstat, jo vismaz viena grāmata, man liekas, atgriešanās Romā, pārnākšana Romā, ir tulkot latviski. Iesaku arī šo grāmatas cilvēks, kurš daudzus gadus bija protestantiskā tradīcijā, bija ļoti pārliecināts par to un aizstāvēja. Un viņš izstāsta šo lēno procesu, kā viņš mainīja domas un kļuva par katoli. Skots Hāns ir rakstījis ievadu šai grāmatai. Tas ir otrs slavenais vārds no tiem konvertītiem. Tātad, Džons Bergsms, kas man patika šajā grāmatā? Es neesmu tikusi līdz beigām, man ļoti patika izklāsta veids, struktūrētais izklāsta veids, vispār raksturīgs, kalvinistiem. Kalvinisti ļoti racionāli, loģiski cilvēki, tāpēc viņus nav tik grūti, ar Dievu palīdzību pārliecināt, jo viņiem patīk tāds kārtīgs, tāds pamatīgs pa punktiem, viņi neapelē pie jūtām. Man patika uzbūve 8 nodaļas, man patika uzsvars uz derību, viņš pašā sākumā uzreiz skaidro, kas ir derība starp Dievu un cilvēkiem, un tad viņš uzreiz pāriet pie tēmas par derības vidutājiem, un tātad Bībele ir stāsts par Dieva derību ar cilvēkiem un par šiem vidutājiem dažādos laika posmos. Tie vidutāji ir, pirmais ir Ādams, kur Dievs uzrunāja, tad Noas, Ābrahams, Mūzus, ķēniņš Dāvids un pēdējais ir Jēzus. Tas ir viss stāsts par to Dieva tožu, mēģinājumu tuvoties cilvēkiem un savukārt cilvēku veiktos Dievu meklējumus caur šiem vidutājiem noteiktos vēstures periodos. Tas ir viss ļoti skaisti izklāstīts un diezgan vienkārši, jo Džons Bergsms pašā sākumā saka, ka, lai gan es ne tikai biju studējis profesionāli universitātē Bībeli, bibliskos materiālus un arī to pasniedzu, man pašam vajadzēja gandrīz 14-15 dzīves gadus, lai es saprastu Bībeli kā vienu veselumu, kā vienu tekstu, kā vienu naratīvu, lai es pats nepazustu noteiktās Bībeles daļās. Un viņš arī stāsta to savu pieredzi, grāmatas, kas ir mums daudziem. Ka cilvēki tagad apņemās, es šajā gadā izlasīšu Bībeli no vāka līdz vākam, viņiem 1. 2. Mūzes grāmatas tīri labi iet, jo tur tie slavenie stāsti. Tad viņi tiek līdz levītu likumiem, tad viņi pilnīgi tur iesprūst. Un tad vēl tur parādās kaut kādas daļas, viņi nesaprot, kā tas vispār ierakstās, kādi sekundārie vēsturiskie personāži, notikumi, kur tas viss ir tajā lielajā stāstā. Un viņi tā kā apjūk un pazūd, un viņiem ir grūti tikt līdz psalmiem un tad tālāk līdz jaunai derībai. Džons Bergsms šajā grāmatā mēģina mums palīdzēt tādā ziņā, ka vienalga, kurā vietā vecajā derībā jūs palasīsiet kādu daļu vai kādu nodaļu, lai jūs redzat to lielās derības daļu, kurā jūs šobrīd esat. Jūs redzat, no kurienes mēs nākam, uz kurien mēs ejam. Varbūt kādā es tikšu līdz galam, tad varbūt es varēšu arī rekomendēt tāds konkrētāks daļas no šī teksta. Liels paldies Jānim Priedēm, Kalna rakstiem, ka to izdot, rekomendēju, tiešām rekomendēju. Cīpaši jauniešiem, kas apjukuši, nezinu. Tātad, tagad vēl viena maza reklāma, tā man nebūs tāda kvalitatīva, nav kvalitatīva man reklāma.
man ir izprintēts, mājās kāds no printerītes man ir. Tātad, te ir, to tās pastāstīšu, kas tas ir, ko es gribu pateikt. Ir brīnišķīgs latviešu mākslinieks, kuru sauc Roberts Rūrāns. Viņam šobrīd ir personāla izstāde privātā muzejā Zuzeum, kas atrodas Rīgā. Un tā ir viņa gandrīz tā kā jubilejas izstāde, jo tur ir pēdējo 10 gadu darbi. Roberts Rūrāns ir kristietis, un īpaši pēdējos 5, varbūt vairāk gadus ir īpaši strādājis ar kristīgo ikonogrāfiju. Un viņa pieeja ir ļoti, ļoti interesanta. Es mēģināšu, tad man diemžēl nav tā kataloga, es nezinu, vai ir kataloga, bet varbūt es uz nākamo reizi dabūšu katalogu, es varu kaut kā jēdzīgāk jums pastāstīt. Bet ko es gribu teikt? Tātad Rīgā šobrīd notiek izstāde Zuzeum, kas ir otrā Daugavas pusē. Ja? Jūs ierakstat zuzeum.lv, jūs redzēsiet tos darba laikus, ieeja ar atlaidi maksā 6 eiro. Tur ir viņa personāla izstāde, no kuras galvenā daļa ir veltīta kristīgai ikonogrāfijai, kuru radījis latviešu mākslinieks Roberts Rūrāns un radījis viņu šodien. Tur ir kaut kas pavisam interesants. Tur ir uzbūvēta no koka tāda mājiņa, kas ir iekšā tajā izstāžu zālē, un tajā mājiņā ir mākslinieku veiktu 10 baušu ilustrācijas, ļoti interesantas, ļoti skaistas. Visi bauši ir uzrakstīti uz sienas, lai katrs skatītājs, kas varbūt nezina to konkrēto baustu, viņš saprot, kas tagad te ir attēlots. Ļoti interesanta stilistika, kas ir starp modernu pieeju un antīko viduslaiku un arī renesaites un Bizantiju, jo īpaši Bizantijas laika ikonogrāfisko tradīciju. Izstāde saucas Kastanis un Visums. Es to izprintēju. Tā ir maza daļiņa no darba, es nevarēju dabūt lielāku. Ja? Ātri pastāstīšu, kas šeit ir. Tātad, tas ir lielāks darbs, tas ir kastanis, un te augšā viņam bija tas zariņš, ja? Viņš ir kastanīts karājās no zara, piestiprināts, ja, ar to savu, to mazo zariņu, kastanis. Redziet, ka tas ir kastanis. Kastanī iekšā ir uzzīmēta ikona, ja? Kastanis un visums. Un tas ir tāds mazs darbiņš, bet ļoti skaists. Es izstāstīšu, kā es uztveru to domu. Un kastaņa uztver to domu. Tātad zaļais kastenis, te var redzēt, viņam ir tās, tie asumiņi, ja? Bet kastanis tā kā sastāv no zaļajiem varāniem vai lielajām ķirzakām. Jūs zinat, kas ir tāds lielās ķirzakas, kas iet citais citus, un tā kā visas koži iepriekšējai astē. Tā izstāstā kastaņu un izziņa. Es to saprotu, ka tas ir pagāniskais pasaules uzskats, ja? Tas ir tas dzīvo būtņu rats, jeb aplis. Ja? Viņš tikai iet uz priekšu, gada laika mainās. Vienu piedzimst, otru nomirst. Atkal piedzimst, atkal nomirst. Ja? Visu laiku šitā iet uz apli, nekā cita nav. Ja? Nav sākuma, nav beigu, ir tikai tas aplis. Pagāniskajā, mikoloģiskajā pasaules uzskatā, ja? Tas tā standarta interpretācija. Un tie ir tā kā tie varāni. Bet iekšā šajā kastanītī ir ikona, kā tāda maza ikoniņa, viņai tā maliņa, jūs nevarat redzēt, viņai ir tā kā pastmarkas maliņa, it kā tas būtu atsūtīts, it kā vēstulīte atsūtīta mums caur kastani. Un te ir, jūs būs grūti redzēt, bet tā ir Rīga, jo te ir Rīgas slavenākās ēkas. Tā ir Rīgas slavenākās ēkas, te ir tās citi nevar redzēt, jūs koncentrējamies uz tiem skatītēm. Te ir Rīgas pils, Melnkalni nams, 3 brāļi, arī tā ir mūsdienu Rīga turklāt, ja tāpēc, ka ir Rīgas zinātņu akadēmija, Pareizticīgo katedrāla, un vēl šādi nav mūsdienu Rīga. Un vidū ir ikonā Jēzus Kristus sēž. Kāpēc? Kā mēs zinām, ka Jēzus Kristus nevis Pāvils vai kāds cits, jo viņam ir rokā atvērta grāmata. Un tur ir latīniski, es ar lupu izpētīju, latīniski rakstīts, es esmu patiesība, ceļš un dzīvība. Nu, tad ir tas kastanītis, tas ir tā daba, vai ne? Kur viss, vai ne, tikai nomainās un varāni viens otram kož astē un nomirst, ja, un nekā cita arī nav. Bet iekšā ir vēstulīte no atklāsmes, kur Rīgas centrā ir Jēzus Kristus atvērs grāmatu, es esmu patiesība, ceļš un dzīvība. Ļoti skaisti. Es domāju, arī no teoloģiskā viedokļa, Jānis Pried man piekritīs, visi piekritīs no teoloģiskā viedokļa ļoti pamatoti, ļoti skaisti, arī ļoti interesanti.
Tātad reklamējums, tur ir visa, izstādē ir daudz dažādu darbu, arī, piemēram, eksorcisms ir attēlots ļoti interesantā vienā darbā. Ir visu baušļu ilustrācijas, tādi darbiņi, tiešām ļoti rūpīgi nostrādāti, pārdomāti, baušļi uzrakstīti blakus uz sienas. Izstāde ir vaļā. Roberta Rūrāna izstāde Kastans un visums muzejā Zuzeum ir līdz 10. maijam. Pirmdienās slēgts, pārējās dienās var aiziet. Studentiem, pensionāriem un tā tālāk ieeja ar atlaidi un tā. Ja? Jūs varat sākt ar to, ka ieiet uz Zuzeum lapā un paskatīties. Un es, nobeidzot reklāmu, nolasīšu Roberta Rūrāna pieteikumu izstādē. Viņš saka tā, tas ir ierakstīts tajā lapiņā, ja, es biju uz izstādes atklāšanu, tur izdalīja tādu lapiņu. Tagad Roberts Rūrāns saka tā, Dieva dotais likums pasaulē ir kā sirds ķermenī, svētā attēls starp marginālijām viduslaiku grāmatā vai kā kastanis adatainā čaulā. Kristus izvilka esenci no bauslības, aicinot mīlēt Dievu un tuvāko. Jo tālāk ejam no kosmiskā rata centra, mīlestības, jo ātrāk tas griežas, mums nonākot brīdī, kurā labs šķiet ļauns un otrādi. Manis radošais ceļš ir pagriezies centra virzienā. No briesmoņiem 3 stāvu augstumā zīmētiem nakts melnumā, līdz miniatūriem, Kristus un svēto tēliem, glaznotiem ar smalku otiņu. No grafitī līdz ikonām, no dēmoniem līdz eņģeļiem, aicinu arī skatītāju lasīt laika zīmes un meklēt šauro taku. Tā saka Roberts Rūrāns, jauns mākslinieks, kuram šobrīd ir izstāde Zuzeum, izstāde saucas Kastans un visums, iesaku pievērst uzmanību. Tā, tas ir par to, tie bija ievadi, jūs te kādus pārdi. Nā, un tagad es, mīļie draugi, pabeigšu par ziediņiem, jo mums palika tikai tās tā kā beigu daļa, un izcelšu to, kas man likās pārlasot svarīgākais un skaistākais. Tā, jā, vēlreiz, ziediņi ir 14. gadsimta beigu teksts, tas nav tapis Franciska un viņa pirmās paudzes brāļu dzīves laikā, bet ir rakstīts pēc tam, visdrīzāk sakompilēts no dažādiem avotiem, bet parāda franciskāņu kustības, agrīnās franciskāņu kustības ļoti plašo izplatību Itālijā un ārpus tā, arī lielo deksmi, arī tādu lielu aizrautību, un tieši tāpēc, ka tas ir tajā sākotnējā skaistajā deksmē, tad, manuprāt, var tomēr diezgan labi redzēt, kas bija franciskāņu harizma, ja, ko viņi nesa un kāpēc tieši francisks. Nu, piemēram, 33. nodaļā, mēs pagājušreiz arī runājam par Svēto Klāru. 33. nodaļā ir tāds stāsts, ka Svētā Klāra Itālijā savā klosterī uzņem pāvestu kā privātu viesi. Domājieties, cik skaisti, ja? Un uzņēmusi pāvestu pie sevis, vai ne, savā klosterī, viņi lūdz viņam svētīt galdu, kas būtu normāli, vai ne, normāli kārtība. Bet pāvests, ja, caur savā sirdī redzēdams citu ainu, saka viņai, nē, tu svēti, šoreiz svēti tu, un viņš viņai to pavēl. Un tad, kad Klāra ir svētījusi galdu, tad uz maizes klaipiem parādās krustiņi, brīnumainā veidā, ja? Un tad arī pēc tam viena daļa saglabā šīs maizītes, gan 3 kā dievmaizītes. Ja? Tas ir tātad stāsts ļoti skaists par Svēto Klāru, kur arī uzsvars ir uz to, ka Svētā Klāra ir tik pazemīga, ka viņa mēģina pāvestam teikt, bet tas nebūtu pareizi, ja es kā sieviete vai ne kalponi šeit svētītu maizi. Un viņš viņai saka, nē, tu tā darīsi, un es tev pavēlu. Es esmu tavs priekšnieks, bet es tev pavēlu. Un tad viņi to darīja. Tas ir viss, tas ir, jā, tas tā stilistika un vispār tāds jūtu izpaudums, vispār tie dialogi, ja, šajā grāmatā ir ļoti skaisti un pat tiešām liekas, vai ne, rada to iespēju, it kā mēs tur būtu klāt. Tas ir ārpus tā, vai tas ir faktu līmenī pilnīgi viss patiesi, ja? Nē, tie ir stāsti, ja, tie ir ļoti skaisti stāsti. Nākamajā 34. nodaļā mēs arī redzam ļoti slavenu personāžu Francijas karali Svēto Luiju, kas ir Francijas katoļu vēsturē ļoti nozīmīgs. Ja 13. gadsimtā mēs varbūt kādu dienu par viņu parunāsim. Es tagad baidos samalot, kāda viņam bija saistība ar franciskāņiem, bet man šķiet, ka bija gan. Ja? Kaut kā tur arī bija
viņa tā gaita, viņa garīgais ceļš arī bija saistīts ar Franciskāņiem, bet par to citreiz. Tātad Francijas karalis, iedomājieties, Francijas karalis apciemo Asīs Francisku, vienu viņa līdzgaitnieku un brāli, kuram ir vārds Egīdijs. Mēs to vārdu iepriekš, man liekas, nesatikām, bet vārds Egīdijs, tad Franciska te šeit nav. Un stāsts ir tāds, ka karalis atnāk ciemos pie šī nabadzīgā franciskāņu brāļa, un satikušies ārpus durvīm viņa apskaujās un vienkārši stāv apskaujušies. Un tad pēc kāda laika viņi beidz apskauties, un karalis pasaka paldies un dodās prom. Un tie citi brāļi franciskāņiem Egīdijam prasa tā, kā, tev bija atnācis karalis ciemos, tu vari iedomāties, kāpēc tu ar viņu neparunājies. Un Egīdijs atbild, bet es parunājos ar viņu. Ja mēs apskaujoties, viena sirds sarunājās ar otru. Ja, tas pirmkārt, mēs parunājamies, un otrkārt, dievišķie noslēpumi ir tik lieli, ka vārdos nevar izteikt. Un mēs parunājāmies bez vārdiem. Tāds lūks tāds. Un pārējie brāsa, jā, saprotu, tu parunājies ar karali, bet bez vārdiem. Tā, ja? Dievišķās gudrības gaisma atklājās, un sirds runāja ar sirdi bez vārdiem. Tas ir 34. Man ļoti patīk, es ļoti sapratu. 35. nodaļa. Arī ļoti skaists stāsts. Svētā Klāra ir smagi slima, te nav teikts, ja, un viņai, bet ir Ziemassvētku svētās mīsas laiks, un viņa nevar aiziet slimības dēļ uz Franciska baznīcu, uz dievkalpojumu svēto misi, ja, uz visu to dziedāšanu, himnām un to. Bet pārējās māsas aiziet, un tā, kad viņas atnāk atpakaļ, tad viņām ir žēl, viņas saka, svētā Klāra, ja, tu te guli, diemžēl, cik žēl, ka tu nebija tik skaisti, bija baznīcā, bija brīnišķīgs sprediķis, dziedāšana ļoti skaista, ja, un eharistija pēc tam. Un svētā Klāra atbild, es biju, es visu zinu, es visu dzirdēju, es tur biju. Himnas dzirdēju un arī eharistiju pieņēmu, ja. Tas ir stāsts par to, ka tu esi klātesošs garā. Man liekas, mums visiem ir kaut kā tāda pieredze. Un ka tu netiki uz šo svēto misi, bet tu ar savā sirdī biji klāt, un ka pēc tam tev stāst, kā tur bija, tu saki, jā, es izjūtu to, ja, mājās slims gulēdams. Tas ir par to, ļoti aktuāli, ļoti skaisti. Tā, 36. Atgriežamies pie Franciska, kurš neparādījās iepriekšējās nodaļās, tur tā kārtība arī ir interesants. Svētais Francisks te vēl ir dzīvs. Un ir ar brāli Leo. Brālis Leo ir sapnī redzējis tādu dīvainu vīziju, tā it kā no vienas puses skaistu, no otras puses biedējošu vīziju par cilvēkiem, kas mēģina šķērsot upi, pangojošu upi, un viena daļa nomirst, bet citi tā kā brīnumaini izkāpj jau otrā pusē, jau ar sausām drēbēm, viņus tā upe nav varējusi aizraut ar saviem mutuļiem. Un svētais Francisks skaidro šo vīziju brālim Leo to garīgo nozīmi. Ja? Tas skaidrojums ir arī brīnišķīgs. Kā šī lielā pangošā upe ir dzīve pasauli, kurā mēs dzīvojam, kā miesīgas būtnes esam piedzimuši. Ja? Tie, kas nav pieņēmuši evaņģēliju, slīkst, bet tie, kas ir pieņēmuši evaņģēliju, jo īpaši nabadzību un pilnīgu paļāvību uz Jēzu Kristu, tie šķērsos upi un izdzīvos, ja, tajā nākamajā dzīvē. Tie, kas šajā pasaulē netiecas ne pēc miesas baudām, ne bagātības, bet seko kailajam Kristum zem viņa krusta un nes visu svētās paklausības saldo nastu un jūgu, turklāt dara to priecīgi un labprātīgi, ja, tie izdzīvos, tie šķērsos šo pasaules upi. Ļoti skaista līdzība, ļoti skaista aprakstīta. Nevelti, ja šo tekstu arī cilvēki, kas nav kristieši vai nav franciskāņi, ja uzskata par vienu no itāļu viduslaiku literatūras šedevriem. Tā, 37. Par vienu dižciltīgu un bagātu cilvēku, viņu pievēršanos ticībā. Un te ir tāds interesants viņa attiecība ar Francisku stāsts, ka Francisks tiek uzņemts ir šī bagātā pārtikušā un arī, tā kā, jā, ticīgā tomēr cilvēka mājās, un tur tiek pabarots, viņam piedāvā arī apģērbu un tā, bet šis bagātais cilvēks grib palikt savā vietā, un viņš saka, es gribu palīdzēt jūsu ordenim, bet pats tajā neiestāšos.
kā jūs varat iztēloties, ja Francisks ir ne tikai ļoti pateicīgs par to palīdzību, bet arī Francisks sāk tā kā aizrautīgi lūgt Dievu, lai tomēr šis brālis, šis cilvēks būtu aicināts atteikties no savas laicīgās dzīves un status un sekot franciskāņiem nabadzībā, šķīstībām, paklausībā ordenī, kas arī notiek. Viņš izdalīja savu mantu nabagiem un iestājās ordenī. Bet ir ļoti smalkjūtīgi un maigi, šis stāstījums diezgan gars, aprakstīts tās sarunas starp to cilvēku un starp Francisku, un ko Francisks stāsta saviem brāļiem, un tās lūgšanas. Respektīvi, mēs redzam Franciska attiecības ar, var teikt, laicīgo sabiedrību, viņa attieksmi pret cilvēkiem, kuriem, ja to maigo pateicīgo attieksmi, pret cilvēkiem, kuriem simpatizē ordenis, bet kuri paši nejūtās aicināti. Ja? Mēs redzam to kaut kādu procesu. Protams, Francisks ir ļoti, ļoti pazemīgs visā tajā ceļā un pilnībā paļaujās uz Dievu. Vispār uzskata, ka ja kāds kaut kur pievērsīsies, tad tikai tāpēc, ka tā būs Dievu griba. Tā, tas bija 37. 38 arī ir ļoti interesanti no Franciskāņu ordeņa vēstures viedokļa. Jūs varbūt atceraties, tie, kas sanāk seko šīm lekcijām, es kaut kad mēs par to runājām, es stāstīju par brāli Eliju, vienu no pirmās paudzes franciskāņiem, par viņu to ļoti traģisko stāstu, kas ir visās Franciskāņu ordeņa biogrāfijās apskatīts, ka brālis Elija, viņam bija, es nezinu, ticības krīze vai rakstura krīze vai kaut kāds dēmonu uzbrukums vai kaut kas cits, bet pēc Franciska nāves viņš tā kā gribēja kļūt par tā kā Franciska vietnieku pēc viņa nāves, un vadīt ordeni, tas tur īsti nesanāca, un tad viņš aizgāja tādus pavisam dīvainus ceļus, citas starpā viņš kļuva uz vienu brīdi par karavīru, un pievienojies tādai armijai, kas tajā laikā un tajā brīdī karoja pret pāvesta spēkiem. Ja? Tas ir arī šajā 38. nodaļā, tur ir rezumēts. Un tad, kā jūs varat iedomāties, kas notika, viņu pirmkārt ekskomunicēja no baznīcas pāvests, brāli Leo, ja? Kurš bija franciskāni. Un viņu izmet no ordeņa, viņam atņēma mūka visus tos brāļi, visus tos atribūtus un visus tos status un tā. Un te ir stāsts par to, un šito stāstu zināja, protams, laikabiedri, kā jūs un teicu, grāmata ir rakstīts stipri vēlāk, zināja laikabiedri. Un šeit ir tādā franciskāniskas harizmas daļā, kaut kā mēģināts izstāstīt pēc iespējas maigāku, es nezinu, un mīlošāku, kā tas varētu būt bijis no Franciska puses, ja. Un te tas stāsts ir tāds, ka vēl, kad Francisks bija dzīvs, un nekas tāds ar brāli Eliju nebija noticis, ja, ka viņš kaut kā šaubās vispār par savu vietu ordenī vai par savu kristīgo aicinājumu. Franciskam ir bijusi iekšēji dziļa sajūta, ka kaut kas ar brāli Eliju nav labi, un konkrēti viņam vīzijā Dievs ir pateicis, tā kā paredzējis to nākotni, ka brālis Elija nomirs, izmests ārpus ordeņa, ja, lai gan tomēr pēc tam nenonāk sellē. Tad Francisks ļoti par to visu lūdzās, tad viņam ir saruna ar brāli Eliju, kur viņš brālim Elijam pravieto, ka tev būs tāda šausmīga vēsture, bet tomēr tu nenomirsi, tu nenonāks ellē pēc savas nāves, jo pašā pēdējā brīdī lūkšanas tevi izglābt. Sakot, tur ir viss, un tad vēl ir arī tas tipiski pazemīgais, ka brālis Elija lūdz Franciskam par viņu lūgties, ja, ka viņš vēl ir dzīvs. Ja. Tā, viss pasaules tādas peripetijas, bet ļoti skaistā tādā harismu daļā, tādā harismas izpausmē, ja mēs nevienu ne uz ko nenolādam. Tā. Un, kas man te bija, ja? Dievs man atklāja, ka tu esi nolādēts, teica Francisks brālim Elijam, un viņš tika ekskomunicēts un izslēgts no ordeņa, to neatjaunoja. Bet pavisam īsi pirms savas nāves, kad viņš jau bija slims, brālis Elija esot nožālojis, un kāds par viņu aizlika vārdu un atcēla viņa ekskomunikāciju. Un viņš arī būtu gribējis iestāties atpakaļ ordenī, lai viņu uzņem, bet to nepaspēja, jo viņš nomira. Ja? Tad viņš kā nebija pilnīgi pazudis. Proti, tā morāle šim stāstiņam, kas ļoti uzmanīgi uzrakstīts, ja? Galīgi, kur nav tā iedalīts labajos un sliktajos. Ja? Tā pat atkritušie un kaitnieki pazemībā tiek mīlēti, ja, šajā franciskāņu kustībā par spīti viņu grēkiem, un par viņu atgriešanos mēs visi tiecīgi lūdzamies. Tā, tas ir tas par brāli Eliju, ļoti interesantu personāžu vēsturē.
39. Es pastāstīšu vēl tikai dažus, jo tur tad arī beigās ir par drusciņu kaut ko citu šajā grāmatā. 39. Svētais Antonijs no Padujas, ļoti slavens pirmās paudzes franciskānis, man arī ļoti mīļš. Nezinu, vai jūs tā darat, jūs Svēto Antoniju piesaucat, ka vajag atrast kaut kādas pazudušas mantas? Jā, dara to Svēto Antoniju, bet vienmēr atrod. Es vienreiz piesaucu, bet neatrada, bet tad es pēc tam domāju, Svētais Antonijs uzskata, ka man to lietu vispār nevajag, un viņam taisnība, kaut kā. Tas nozīmē, ka pirmo reizi vēsturē, ka kādam neatrada. Pirmo reizi vēsturē, ka kādam neatrada. Es negribu teikt, kas tā pa lieta, bet ziniet, īstenībā man tas nav vajadzīgs. Tā lieta atradās kaut kur tur, kur vienkārši viņam kādam citam Tu neaizgāji uz to vietu. Es neaizgāju uz to vietu. Jā, labi. Nē, turpinam mēģināt, es arī novērošu, ja? Svēto Antoniju no Padujas piesaukt. Man tagad ir aizmirsusies tā vieta, bet vienā no Itālijas braucieniem, bet tas nebija tad, kad mūsu franciskāņi visu uz Asijas brauc un kaut kur citur. Katrā ziņā es biju pie viena veca klostera un tur rādīja alu klīncīs, tā kā tādu grotu uztaisīt. Un ka tā ir viena no tām vietām, kur svētais Antonijs sēdēja, meditēja, lai būtu vienatnē, nožēloja savus grēkus, lūdzās par citiem grēciniekiem. Tādas vietas esot vairākas. Svētais Antonijs ļoti mīlēts, ne tikai franciskāņu vēsturē, bet baznīcas vēsturē. Viņš bija mīris, iedomājieties, cik agri viņš mīra. Viņš nomira 35 gadu vecumā, viņš nomira 1231. gadā. Tas ir cik, tas ir pāris gadus pēc Franciska, ir ļoti agri. Viņu ļoti ātri kanonizēja, ļoti ātri bija tā kā pārliecinošs franciskāniskās harizmas piemērs, Svētais Antonijs, un viņš ir baznīcas doktors. Viņu pasludināja, ja nemaldos 20. gadsimta sākumā par baznīcas doktoru, pateicoties viņa sprediķiem, dziļajiem teoloģiskajam garīgumam, kas ir viņa sprediķiem. Es vēl neesmu lasījusi, bet lasīšu, ja? Viņš arī bija, un tas parādās šajā stāstiņā, mazajā, kas ir 39. nodaļa. Viņš bija viens no ratajiem franciskāņiem, kas bija ar teoloģisko izglītību, izglītots cilvēks, un kurš arī gribēja mācīties, viņš arī rakstīja, lasīja, viņam bija savu psalmu grāmata. Un viņš spēja pārliecināt Francisku, kā arī viņam ir vieta ordenī. Tādā ziņā Svētais Antonijs no Padujas ir nozīmīgs mūsu vēsturē, jo, kā mēs zinām, pēc Franciska tālākajos gadsimtos un līdz šodienai, es aizmirstu pateikt, ka Džons Bergsma ir profesors un pasniedzējs Amerikā esošajās Steubenvils franciskāņu universitātē. No turienes, tad, ka franciskāņiem ir skolāri, teoloģija, pētniecība, cilvēki, kas strādā ar grāmatām, kas raksta, komentē grāmatas, tajā pašā pirmajā paudzē bija šaubas, vai tā būs, bet tā bija. Un tas ir vismaz kaut kādā mērā pateicoties Svētajam Antonijam no Padujas. Tā. Un šajā mazajā stāstiņā izlasiet 39, Vispār ir nav garš, par Svētā Antonija īpašo apdāvinātības prediķošanā. Un tas stāsts ir tāds, ka Svētais Antonijs jau ir tik iecienīts ar saviem prediķiem, ka vienā reizē viņš ir tā kā uzaicināts gan kardināli, gan pat pāvesta priekšā kaut kādos garīgos svētkos. Un viņu tur bija sarunāts, ka dominikāņi sprediķos, jo dominikāņi it kā ir sprediķotāju ordenis, mēs zinām, vai ne? Bet dominikāņi kaut ko ir nokavējuši, nav sagatavojušies, Un visi saka, tam pastums to Antoniju, to nabadzīgu franciskānu, lai sāk sprediķot viņu arī uzstumj uz tā skatos, un viņš sprediķo. Te tas saturs nav atstāstīts, bet tas stāsts esot tāds, ka viņš esot sprediķojis kaut kādā nesaprotamā valodā, bet viss tas pūlis, kas tur bija savākušies, un te bija uzskaitīts, kas tur bija atnākuši. Tā, grieķi, to mēs lasīju. Pagaidī, bija visādas iespējamās tautības, Tātad grieķi, latīņi, franči, vācieši, slāvi, angļi un vēl citās pasaules valodās runājuši, visi kaut kā pilnīgi saprata, ko Svētais Antonijs no Padujas teica. Iedomājieties, jo tātad svētā gara iekvēlināti, visas valodas saplūda vienā, visi saprata. Brīnišķīgs stāsts, un arī daļa no vēstures garīgā nozīmē, vai ne? Vai tā notika īsti, mēs nezinām, bet kaut kāds patiesības grauds tur ir. Tieši par Svēto Antoniju sprediķiem. Tā,
40. Mēs drīz beigsim, jo tos pēdējos, nevis drīz, bet 40. nodaļa ļoti mīļa, ļoti skaista. Vēl ir tikai 2 visā grāmatā, kas ir par Svēto Antoniju no Padujas. Iesaku izlasīt par to, kā Svētais Antonijs sprediķo jūras zivīm. Burvīgs stāsts. Absolūti brīnišķīgs pie Riminī. Un tur ir tā un detalizēti te bija, ja? Tas, respektīvi, Svētais Antonijs grēcinieki grib pievērst Kristumu, lai būtu sekotāji, ķecerus visādus tajā Riminī pilsētā. Un tie vispār neklausās, nekam nepiekrīt, izturās noraiduši nekas. Un tad Svētais Antonijs sāk zaudēt pacietību, viņš aiziet jūras malā, izsauc zivis. Visas zivtiņas padzirdējušas viņa balsi. Izbāž galviņas no ūdens, klausīsies tagad sprediķošanu. Mazās zivtiņas priekšā, tad bišķiņ lielākas aizmugurē, un pavisam lielās pašā aizmugurē visas izbāž galviņas. Tas viss smalki aprakstīts, kā zivtiņas derīgi, vai ne? Pareizi, vienkārši leģenda. Un klausās, neviena neko nepēkš. Visas klausās, te varētu arī nolasīt. Un tas teksts ir brīnišķīgs, un es bišķiņu nolasīšu, jā. Kad zivis nu bija tādā kārtībā izvietojušās, Svētais Antonijs sāka svinīgi sprediķot un teica šādi: Manas māsas zivis, daudz jūsu saradīts, lai jūs pēc savām spējām pateiktos radītājam, kas jums devis tik cēlu elementu dzīvošanai. Tā ka jums pēc patikas ir saldūdeņi un sālsūdeņi, un dots jums ir plašs patvērums, kur paglābties no vētrām, un vēl jums ir dots skaidrs un dzidrs elements un barība dzīvošanai. Kad Dievs, jūsu laipnais un labestīgais radītājs jūs radīja, viņš pavēlēja augt un vairoties un deva jums savu svētību. Un tad, kad bija lielie plūdi visai citai radībai mirstot, jūs vienīgās Dievs pasargāja no lāsta. Pēc tam viņš jums deva spūras, lai jūs spētu izklīst, kur vien jums tīk. Ar Dieva pavēli jums bija ļauts paglābt pravieti Jonasu, un 3. dienā viņu izspiest krastā sveiku un veselu. Jūs devāt naudas gabalu mūsu kungam Jēzum Kristum, kam kā nabagam nebija ar ko maksāt. Un noslēpumānā veidā jūs bijāt barība mūžības ķēniņam Jēzum Kristum pirms un pēc augšām celšanās. Visa tādēļ jums ir īpaši jāslavē Dievs, un viņš jāgodā, jo tik ļoti daudz vairāk labumu nekā citiem radījumiem viņš jums ir devis. Un tādā garā tur ir vēl un vēl brīnišķīgs sprediķis zivīm, kā iedvesmoties, ja? Pavasars nāk zivtiņas, sāks kaut ko nārstot. Mēs arī uzrunāsim. Absolūti brīnišķīgs sprediķis. Un kā jūs varat iedomāties, tas iznākums ir tā kā, tad visi tie ķeceri Riminī pilsētā ieraudzījuši, ka pat zivis klausās, ja? Paklausīja galviņas izbāguši, tas saprot, ka tiešām Svētais Antonijs runā Dievu vārdā un arī sāk ieklausīties Kristus evaņģēlijā. Ja? Tajā pilsētā ienācās daudz garīgu augļu. Tā, brīnišķīgi. Tad, 41. nodaļā mēs satiekam vienu personu, ko mēs iepriekš neesam satikuši. Tad mēs jautājam, cik tālu no Franciska dzīves laika tas bija. Brālis Simons, franciskānis, kurš ir acīm redzami arī bijis apveltīts ar īpašām spējām, bet te mums, jā. Bet pats Francisks šeit neparādās un šeit nedarbojās. Un te ir arī tādas lietas, kas, vienmēr cilvēkiem interesē un patīk, ja kaut kāds tāds detaļas. Kad Svētais Simons, tad, kad viņš nododas lūgšanām un ieiet tajā iekšējā meditācijas telpā, viņš vispār neko nejūt, kas apkārt notiek. Vispār viņš neko nedzird un nejūt, tas te ir aprakstīts. Un ka brāļi gribējuši viņu pārbaudīt, vai tiešām tā ir, un viens nolīdz degošu ogli viņam uz kājas, viņš nav to jūtis, ja? Turpinājis būt lūgšanā, tajā savā lūgšanas pozā. Tādas lietas, kā jūs zinat, visā reliģija vēsturē, šis vienmēr kādam ir ļoti interesējis. Jā, tā. Un viņš stāsts ļoti skaists, stāsts ir par šo Simonu, kura apredzībā ir viens jaunāks franciskāņu brālis, kurš cieš no ļoti nopietniem miesiskiem kārdinājumiem. Nav daudz vietu, kur parādās miesiskie kārdinājumi, bet šeit parādās tādi ļoti izteikti. Ir skaidrs, ka tam jaunā vīrieti, viņš gribētu ģimeni laulības dzīvi, viņam ir grūti tajā ordenī. Un viņš šaubās, vai viņš varēs tur palikt, vai viņš vispār ir aicināts. Un tad ir tādās 3 epizodēs, kā brālis Simons, kurš būtībā tā kā turpina Franciska darbu, ja,
lūdzās un runā ar šo brāli, un beigās Dievs parāda, ne tikai parāda to īsto ceļu, tā vieta ir ordenī, bet beigās Dievs arī viņu atbrīvo no šiem miesiskajiem kārdinājumiem. Tā, tas ir tas, ja, un principā vispār es ar to beigšu, jo, ja, lai jūs atcerētos, ir vienmēr diskusijas par šī darba uzbūvi, kā jūs redzat, ja, tur ir sanāk tāda, nav tāda viena noteikta kārtība. Tad ir it kā par Francis, tad par viņu tuvākajiem brāļiem, tad ir par Klāru, tad Klāra pazūd, tad atkal ir stāsti par Klāru. Tad ir liekas, ka ir otrās paudzes franciskāņi, ja, jo Franciskas jau vairāk nav, viņš jau ir tā kā mīris, ja, notikumi. Bet tad atkal mēs atgriežamies citos stāstņos atpakaļ Franciska dzīves laikā. Un, kas ir pavisam tā zīmīgi, ka sākot no 42. nodaļas līdz 53. ieskaitot kopā 53. Ir stāsts par pavisam citiem personāžiem, kuru saistību ar Francisku mēs pat vairs nezinām. Konkrēti, tie ir franciskāņu brāļi no Ankonas Markas provinces, tas tagad sauc par Markas provinci. Iedomājieties Itālijas zābaku, ja? Tātad Francisks un Asīzi un visu Gubio, visu tās pilsētas, tā ir Umbrija, viņi ir pa vidu. Marke ir blakus Adrijas jūras krastā, tā ir cits reģions, cita province. Ja, tas nav tur, kur Francisks dzīvoja, tur, kur ir tāda, un kur Klāra dzīvoja. Ja. Tātad mums ir vesela virkne stāstiem par brāļiem, kuru vārdus mēs iepriekš nebijām dzirdējuši. Konkrēti viņus sauc, ja, brālis Kurado no Ofides, brālis Giovanni no Pennes un īpaši Giovanni no Vernijas, kas pirmo reizi šeit parādās, un mēs uzzinām stāstus. Visi tie stāsti notiek tajā Markas provincē, tātad citā vietā. Proti, ko mēs no tā varam secināt? Mēs varam secināt, ka šī darba autoram, kas lika kopā tās stāstus un leģendas, viņam bija pieejams plašs materiāls no Markas, jā, no tās provinces, varbūt viņš pats bija no turienes, iespējams visdrīzāk, jā, vai viņš pazina tos cilvēkus, tur bija sakrāzi. Bet kas ir vēl jo īpašāks, jā, ka šī vairs nav Franciska dzīves vieta, šie vairs nav pirmie Franciskas sekotāji, bet mēs redzam, kā darbojas citas brālības citās Itālijas vietās, un jo īpaši, ka tur, atbilstoši šiem stāstiem, atkārtojas un turpinās tā paša harisma, īstenībā tās pašas, teiksim, tie paši paterni, ja tā var teikt, ja? Kaut kāda kārdinājuma, izaicinājuma, lūkšanas. Viens no brāļiem, kurš ir īpaši garīgi apveltīts un kas var atbalstīt, palīdzēt citiem. Vīzijas. Atkārtojas tas pats, kas bija iepriekš. Ja? Tātad vīzijās parādās šiem brāļiem, piemēram, Giovanni no Vernijas. Ja? Parādās gan Dievmāte Marija, gan Jēzus Kristus, gan arī Svētais Francisks. Kā mēs saprotam, ka tas ir pēc viņa nāves. Ja? Tā. Tur jūs varat izlasīt. Un pats pēdējais man ļoti patika. Pats pēdējais stāstiņš par brāli Giovanni no Vernijas. Pats pēdējais stāstiņš ir tādā visspilgtākajā veidā pasniedz svētās mises Euharistijas upura apliecinājums un slavinājums, ar ko arī beidzās Ziediņa grāmata. Ja? Pievērsiet tam uzmanību. Ja? Tas ir par brāli Giovanni, kurš mirst svētās mises laikā. Un par to, ka tajā brīdī, kad viņš ir pacēlis hostiju kā priesteris, ja visiem ir redzams Jēzus Kristus tēls hostijā. Ja, citā. Nav spēcīgāka tāda teksta, ja šajā grāmatā, kas apliecinātu reālo Kristus klātbūtni svētajā misē un svētās mises nozīmi franciskāniskā harizmā un visu franciskāņu dzīvē. Ar to tas beidzās. Ja? Ļoti labs atgādinājums, brīnišķīgi. Tā, es beidzu. Ja? Tātad par ziediņiem šoreiz beidzu. Lūdzu, pajautājiet kādus jautājumus. Es ceru, ka noderēju, aicinu lasīt, kam nav nopirkt, un gaidīsim arī jauno izdevumu, kā garīga maize arī gavēņu laikā ļoti labi brīnišķīga. Nopirkt vairs nevar, diemžēl. Nevar nopirkt, jā. Var dalīties. Jā, ir izpirkta. Jā, mēs izsludinājām akciju un visus nopirkt. Ļoti ļoti labi. Tagad daži palika bez, bet tad var dalīties franciskāņu darā. Jā, var dalīties. Jā, Bargie, kādi jautājumi, komentāri? Es jau nokavējos. Nē, bet jūs pamanījāt Pērsnes grāmatu, jā? Ļoti labi. Teologu esmu pamanījis. Jā.
Un es pareklamēju vēl arī izstādi Robertu Rūrānu, kas man tiešām liekas ir vērts pievērst uzmanību, jo reti Latvijā mākslinieki strādā ar nopietnā veidā ar Bet viņš tā kā ikonogrāfiju. katolis vai kaut kas... Nē, viņš ir, cik es zinu, viņš ir pareizticīgais. Viņš ir pareizticīgais. Viņam, nedaudz viņu, tas gods viņu pazīt, piedzima 3. meitiņa, 3 pēciņas, viņam ir brīnišķīgi ar mazo meitiņu, bija atnācis. Un viņš bija Atosa kalnā, man šķiet ar vienu draugu, arī kaut kādā svētceļojumā tātad būs. Ja? Un viņš to ceļu uz ikonogrāfiju ir gājis viens pakāpeniski ilgāku laiku. Ja? Izstādē var redzēt arī viņu darbus pirms senākiem laikiem, tur pavisam citas tēmas. Viņš arī tā kā meklē sevi. Un kā ir tajā citātā, ko es nolasīju, ja? Kā tiešām atklāja sevi arī kā mākslinieku Bībeles un kristīgajos tēlos un ilustrācijās. Tā. Jautājumi no zāles, vai viņi nevar uzdot? Tur nav, nebūs. Tur nav, jā. Komentāriem. Ja būtu komentāri, varētu redzēt, bet nav komentāri. Nav arī komentāri. 4 skatītāji online. 4 skatītāji online. Tas ir ļoti labi, vai ne? Brāli. Jā. Nu, pamājam. Labi, mēs pamājam. Visi pamāja mīlīši, jo mēs jūs iepilnējam. Paldies tiem, kas pirmo reizi atnākuši. Jā. Jā. Laimīgi. Jā. Svētā Damjāna krusts arī pamāja. Labi. Atā, paldies.